esam saskārušies ar jūs arī esat saskārušies, ticat man, mērnieki, kur ir zemes ierīkotāji mērnieki, tie nopietni ir saskārušies ar tiesas spriedumiem, kur, jūs man atvainojat, bet, pie pilnas saprašanas esošs cilvēks nevar saprast, kas tur ir domāts, un pa kuriem tagad būtu tā robeža jāvelk, un kuriem būtu jāiet. Tā kā tas ir no tā gadījumā, lai izvairīties no tām situācijām, kad tie tiesas spriedumi nav izpildāmi. Ļaujam cilvēkam izvēlēties pašam. Protams, viņš ir jāinformē par šīm vietām, par šīm te, tāpat kā mēs runājam par to topogrāfiskās, augstu detalizācijas topogrāfisko plānu. Jūs ticat, ka cilvēks nebūs laimīgs, ja viņiem būs uzrakstīts un viņš aizies pie jums, un jūs teiksiet, klausies, tur nav plāns, vēl jāpasūt vēl par entajiem simtiem plānīšu, lai es varētu tālāk strādāt, vai ne? Tas arī ir tāds jautājums, diskutabs, ļoti diskutabs. Kad cilvēks par to ir informēts, viņš to zinās, un par problēmas nav. Tā, tas ir par kopietojumu. Es vienkārši vēršu uzmanību, kur ir tāds strīdīgi jautājumi, protams, ar dažādi skatītos šīm lietām. Bet kā es teicu, es neizslēdzu iespēju brīdim šo zemes īpašnieku. Viņš saka, ka jā, saskaņojam ar visiem, un zemes ierīkotājs ir saskaņojis ar visiem. Tāpēc, ka zemes īpašnieks to ir gribējis. Mums, protams, paskaidrojam rakstāt noraktāpēc, es neizslēdzu šo iespēju. Un ļoti daudz būs gadījumi, ticat man, ka pašvaldība jau būs norādījusi savos projektu izstrādes nosacījumos saskaņot ar visiem zemes kopīpašniekiem. Kāpēc? Tāpēc, ka trakākais īstenībā ir draudz zemes mērnieki un zemes ierīkotāji, bet lielāks draudz ir pašvaldībai. Kāpēc? Tāpēc, ka apstiprinot šo projektu, ieņem lēmumu, tāpat kā šobrīd pašvaldība. Lēmums administratīvais akts, kurš ir nosūtāms visiem zemes kopīpašniekiem. Tā skaitā tam, kurš ir ierosinājis un visiem pārējiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja citi kopīpašnieki nav par šo zemes ierīcības projektu zinājuši, neatbalsta viņu, viņi noteikti var pārsūdzēt, kā viņi var uzvarēt, tas ir cits jautājums. Droši vien, ka nē, bet pārsūdzēt viņi noteikti var. Tā kā nevajag baidīties no šīm lietām, tik ļoti tā tas izskatās. Nākošā lieta – pašvaldības savos projektu izstrādes nosacījumos var izsniegt kaut kādus papildus nosacījumus atbilstoši teritorijas plānojumam. Tas ir tāds atvērts jautājums pēc pašvaldības ieskatiem, kas tur varētu vēl būt norādāms. Pašvaldībai noteikti izsniedzot projektu izstrādes nosacījumus, nav jānorāda vai jānocitē teritorijas plānojuma normas. Tas ir pilnīgi nepareizs lietas darbs, nevajadzīgs darbs, kur dažādi pašvaldības. Nosacījumi neparedz, ka pašvaldībām būtu jānocitē teritorijas plānojums un jāizsniedz zemes ierīkotāji, lai viņiem pašam nav jāmeklē. Zemes ierīkotājiem pēc būtības pašam jāmeklē teritorijas plānojums, jāskatās, kas tur ir par platībām runāts, par nosacījumiem un tam līdzīgām lietām. Un nākošais projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanas apjoms ir atkarīgs no tā, kādu ceļu pašvaldība ir izvēlējusies iet. Vai nu pati pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus, vai pateikt, ka šie projekta izstrādes nosacījumi ir jāpieprasa zemes ierīkotājiem. Un, ja projekta izstrādes nosacījumi ir jāpieprasa zemes ierīkotājiem, projekta izstrādes nosacījumos pašvaldībai jānorāda šis zemes īpašnieku iesniegumā norādītais projekta izstrādes mērķis un iecerētā rīcība. Institūcijas, no kurām jāpieprasa šie projekta izstrādes nosacījumi, tie ir, kā jau mēs minējām, obligātie 3, un citas institūcijas, ja projekta risinājums skar šo institūciju intereses. Kas šeit būtiski varbūt ir atcerēties? Ja strādā zemes ierīcības projektu valsts ierobežu joslās, būtu ļoti liels ieteikums paprasīt šos projektu izstrādes nosacījumus arī no iekšlietu ministrijas, sajūtu jau, iekšlietu ministrijas, jā. Kāpēc? Bieži vien ir tādi gadījumi, bieži vien teikt, ir gadījumi, ka, zināt, kā šobrīd tiek diezgan intensīvi tiek strādāt pie valsts robežoslas sakārtošanas.
valsts robežoslas sakārtošanai ir nepieciešams nodalīt šo te robežoslu. Un, lai nebūtu tā, ka izstrādā zemes ierīcības projektu, sadala zemi, cilvēks uzmēra un pēc tam atkal ir jāstrādā zemes ierīcības projekts un jānodala šī te robežosla nost. Būtu vēlams tajos gadījumos, ja izstrādā zemes ierīcības projektu šajās pierobežu joslās, tad paprasīt arī šos te nosacījumus no iekšlietu ministrijas, vai viņai ir šī vēlme, ka vajadzētu nodalīt to zemes vienību nost, to būtu jārēķinās, ka viņi tāpat tiks nodalīt nost. Agrāk vai vēlāk tikai. Tad pašvaldībai ir tiesības savos projektu izstrādes nosacījumos norādīt institūcijas, ar kurām šis projekts ir saskaņojams. Šeit ir viena neanse, kas noteikti būs jāņem vērā pašvaldībām. Mēs jau runājām, tad, kad institūcijām pieprasa šos nosacījumus, viņas pašas norāda, vai man vajag ar šo institūcijas, vai ir jāsaskaņo šis projekts ar šo institūciju vai nav. Tātad institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus, izvēlas. Es gribu, lai man skaņo, vai es negribu, lai man skaņo. Šeit ir nosacījums, ka pašvaldība var noteikt, ar ko šis projekts ir tomēr skaņots. Kaut arī nosacījumi nav pieprasīti. Piemēram, tur sadals tīkliem. Pašvaldībām šeit noteikti būtu izvērtējums tas apstākļus, vai vajag uzlikt šīm te institūcijām papildus slogu izvērtēt šo projektu vai saskaņot šo projektu. Kāpēc? Šobrīd ir tā, ka pašvaldība tā kā ir tā, kur nosaka, sadals tīkls strādās vai nestrādās, kaut ko vēl attiecībā uz projektu izstrādi. Ļoti vajadzētu pašvaldībām pārdomāt, ko norādīt, ar ko saskaņot šo te projektu. Ļoti daudz institūcijas, kā jau jūs saprotat, ir atteikušās gan no šo projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanas, gan no saskaņošanas. Ļoti daudz institūcijas ir atteikušās. Kāpēc? Tāpēc, ka zemes ierīkotājs ir tas, kurš atbild par to, kas ir projektā. Ne no zila gaisa jums ir šie certifikāti, ne no zila gaisa jūs esat iegūši attiecīgi izglītību, ne no zila gaisa jūs esat kārtojuši eksāmenus. Ir diezgan neracionāli, ja šo cilvēku darbu, kuri atbild par tulkojumu darījuši ar savu certifikātu pārbaudu, tās institūcijas, pašvaldības un vēl ir tiesības certifikācijas institūcijām pārbaudīt. Ir pienācis laiks, ka jāsāk uzņemties tā atbildību pašiem. Par tiem gadījumiem, kad projekta izstrādes nosacījums pieprasa pati pašvaldība. Pašvaldība šajos projekta izstrādes nosacījumos tad norāda visu to, ko tās institūcijas savos projekta izstrādes nosacījumos ir norādījuši. Projekta saskaņošanas veidu, vai vajag vai nevajag saskaņot, kas tur ir jāievēro, kas tur nav jāievēro. Par šo vēl ir jautājumi. Jā, ir daži jautājumi. Jā. Es runāju ar dažādām pašvaldībām. Tagad pašvaldības dažas, jā, ir sajūta. Ko viņam tagad dos, kādas nosacījumus? Priekš kā mērķnieki paši, viņi profesionāli, kā jūs jau minējat. Viņi zina, kādu informāciju viņam vajag, lai izpildot kvalitatīvi darbu, un tas apmierinātu arī klientu. Priekš kā viņam tagad, viņu slogu tagad, es saprotu, pietiekoši daudz. Iepriekšējais laiks tagad jāraksta ortofotu, daži varbūt ar zemes ieriekotāji arī nezinu, kas ir ortofotu. Šitās ir divas dažādas lietas. Mēs tagad sajaucam kopā to, ko zemes ierīkotājs pieprasa institūcijām, kas viņam ir nepieciešams zemes ierīcības projekta izstrādē. Tā ir cita lieta. Šeit par to nerunājam. Šeit nav jāpieprasa sadales tīkliem informācija par elektrovīnu. Nē, mēs jau runājam tikai par trījiem. Nē. Šeit ir nosacījumi. Ko nozīmē nosacījumi? Tas, par ko mēs iepriekš runājām, ko norāda nosacījums? Ko norāda nosacījumos? Tas ir svarīgi saprast. Trīs lietas, ko norāda nosacījumos.
pieprasot nosacījumus. Informāciju, lai jūs varētu izstrādāt zemes ierīcības projektu, tās ir cits jautājums. To jūs paši zinat, ko jums vajag pieprasīt. Jūs paši pieprasīsiet ortofotokartes, paši pieprasīsiet. Šeit nav doma, ka kāds jūsu vietā pieprasa informāciju. Par ortofotokartēm, par apgrūtinājumiem, ja par objektiem, kur izrājas šīs aizsardzības, šeit nav domāts tas. Te ir projekta izstrādes nosacījumi, ka, piemēram, dabas aizsardzības pārvalde pateiks, ka pašvaldība, piemēram, teikusi var sadalīt zemes vienību, tur 2 daļās, 5 hektāriem, un dabas aizsardzības pārvalde skatās, nē, pašvaldība nav ievērojusi, ka tā ir tādā zonā, nevar dalīt nekā, dalīšana tā nebūs. Te ir tas ārts, kad projekta risinājumi. Būs kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kur pateiks, šeit nevar dalīt, jo tur ir tā pils un pilī ir klātas vēsturiskais parks. Es impulsēju vienkārši, es nezinu, es piemēru, kā saku. Un šeit tur nevar dalīt to līniju, šitā ir jādala noteikti 5 metri no tur kaut kāda zirgu stāvot, piemēram. Bet tā jau arī iepriekš bija. Arī iepriekš tā bija. Tieši tā, par šo jautājumu, ko es teicu, par nosacījumu izsniegšanas nepieciešamību ļoti daudz tika diskutēts ar visām institūcijām. Lielākā daļa šobrīd jums bija jāpieprasa no vairākām. No satiksmes ministrijas jums bija jāpieprasa, es neatceros no ko vēl. Ļoti daudz institūcijas atteicās no šo nosacījumu izsniegšanas. Kāpēc? Tas ir liekas darbs, jo, kāpēc? Pēc būtības visai informācijai par to, kā var sadalīt zemi, kā nevar sadalīt, cik lielos gabalos, vai pēc kādiem nosacījumiem, ir jābūt teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojums ir skaņots ar visām šīm institūcijām. Diemžēl arī šīs dažas institūcijas vēl joprojām nebija gatavas atteikties no tā, ka viņas nepārvalda vai pašvaldība tur ievēro to teritorijas plānojumu pati vai neievēro, vai tas zemes ierīkotājs ievēro vai neievēro. Te ir tas, tātad 2 dažādas lietas. Risinājumi ir nosacījumi ir par risinājumu. Un tas, kas jums ir vajadzīgs, lai izstrādātu projektu, viss, kas jums ir vajadzīgs, tas paliek tāpat kā līdz šim. Jūs zinat, ko jums vajag, pieprasīt paši. Šeit pašvaldība nejaucas iekšā. Es atbildēju? Jā. Tā. Ejam tālāk. Tā. Tātad, kad ir projekta izstrādes nosacījumi, pašvaldība viņas ir sagatavojusi vai vienā vai otrā veidā, viņi izsniedz zemes īpašniekam. Ko dara zemes īpašnieks, saņem šos projekta izstrādes nosacījumus, meklē zemes ierīkotāju. Un, lai izstrādātu šo te projektu, ir noteiktas tādas lietas, kuras ir noteikti vajadzīgs no šī zemes īpašnieka saņemt, un ir lietas, kuras izriet no visām citām normām, kuras tā kā būtu vēlams saņemt, bet, protams, ir arī citi risinājumi. Pirmkārt, ko dara zemes īpašnieks? Zemes īpašnieks aiziet pie zemes ierīkotāja, raksta otru iesniegumu. Par to, lai zemes ierīkotājs sāktu šo projektu izstrādāt pēc tiem nosacījumiem, kas viņam ir izsniegti. Šī iesnieguma forma saturs noteikumos nav norādīta, tas ir brīvs veids iesniegums. Nav paredzēts arī, ka viņam liek kaut kādu grafisko pielikumu klāt. Šis grafiskais pielikums, kas bija pie tā iesnieguma, ko zemes īpašnieks iesniedz pašvaldībai, tas paliek pašvaldībai. Protams, tas neizslēdz iespēju, ka pašvaldība nepieliek klāt šo te grafisko pielikumu. Tas neizslēdz to iespēju. Bet tas grafiskais pielikums vairāk bija domāts pašvaldībām, tām institūcijām, kuras sniedz nosacījumus, izvērtēt, vai tas zemes īpašnieks kaut ko galīgi atžgāvi netika izdarīt. Jā? Man ir jautājums par šo, ka nav obligāti jāizsniegš šis grafiskais pielikums. Jūs teicāt, ka būs pārdomas ar pašvaldībām arī par šo jautājumu. Šajā gadījumā Rīgai noteikti praksa neizsniegš šos nosacījumus, bet tad, kad īpašnieks atnāk
pie zemes ierīkotāja izstāst savu ideju, ko viņš ir grib izdarīt par zemes gabalu. Izrādās, ka viņa dalītā vēlme ir atšķirīga no tā, kas ir sākotnēji ar šo iesniegumu iesniegt pašvaldībā. Un pašvaldība atsaka skenerošanu, tāpēc, ka viņi nesakrīt ar to grafisko pielikumu, ja? Tāpēc, ka grafiskam pielikumam arī zinām vērtību tieši ierīkotāji. Grafiskajam ratifikāju, ja pašvaldība, tad es uzrakstu savu ieceri. Mana ieceri ir sadalīt zemes vienību sadalām uz pusēm. Vertikāli svīt un leju, man vairāk neko nedara. Tikai galvenais, lai būtu puse vienam bērnam, puse tiktu otram bērnam. Ja pašvaldība sāks vērtēt, šitā ir izstrādājums, vai šitā nav izstrādājums, ir izstrādājums tikai šitā, tad jau pašvaldībai jādod šis certifikāts zemes ierīkotāji. Kāpēc? Tā ir zemes ierīkotāja vistiešākā kompetence saprast, vai tā kā es gribu var vai nevar. Kāpēc šitā no grafiskā